Cilvēki neko nedara, un tad viņi iet uz treniņiem, un tad viņi močī, un tad viņi neko nedara. Cik tas ir labi? Tā ir liela problēma. Un tad ir, ka cilvēki sporta zālēs viņi lūst kopā, daudzi baidās iet uz sporta zālēm. Ka nav tā periodizācijas starposma, ka tev ir kaut kas mērens, vidējs, ka tu uzej uz augšu. Tagad jau to sāk saprast, sāk parādīties tādas grupu nodarbības, ka tur ir tā problēma, ka tur arī cilvēks atnāk un viņš tur iesēžās, viņam nav periodizācija, ka viņš neaug uz augšu. Viņš neko nedara, tad viņš aiziet tur viegli kustās un viss. Un tad arī ir, kad apskaties cilvēki ar lieko svaru, cilvēki, kuriem ir bijis grūti kustēties, viņiem paliek vieglāk kustēties, bet viņiem tas svars vienkārši neiet nos un iztrūkst tās ikdienas kustības, ko vajag. Īsti tā nav, ka tu ejot trenē tikai kājas, ka tev reāli kustās viss ķermenis. Pāris gadus jau esmu pētījis fascijas, kas ir fasciālās ķēdes, ka viss ķermenis ir vienots. Vienā apskatās uz sprinteriem, sprinteri netrenē tikai kājas. Velobraucēji arī, kur reāli tikai jāpedalē, jākustina kājas, viņiem vajag būt spēcīgai ķermeņa augšdaļai. Ķermenis saslēdzās kā vienota ķēde, un uz ielas jāapskatās uz cilvēkiem, var redzēt, ka cilvēkiem, kuriem nesaslēdzās ķermenis kā vienota ķēde, jo viņi nesteigā pietiekuši daudz, ķermenis nespēja adaptēties, viņi ļoti daudz sēž, viņiem ir ļoti daudz statiskas pozas, kur viņi pie datora sakumpuši sēž, un viņiem ķermenis adaptējas un tā fascija adaptējās. Muskuļi nevar mainīties nekā, viņiem ir piestiprinājuma vietas, fascija var.